Īsta mūziķim dzīve pēc 50 tikai sākas. Šāda pērle izskanēja Pūtēju orķestra Talsa jubilejas koncertā, un orķestrim tas noteikti arī piepildīsies. Izrādās, ka gados cienījamāko un jaunāko dalībnieku šķir 59 gadi. Bet, manuprāt, to nevar pamanīt ikdienas ne sarunās, ne attieksmē. Un bieži vien arī nespēlēšanā, jo ne jau, jo vecāks, jo labāk spēlē. Nu, tā jau tas nav. Ja? Tā kā tas līdzvērtīguma princips, manuprāt, orķestrī ir viens no svarīgākajām lietām. Un otrs, ka 99% ir ļoti laba humora izjūta, arī melnā humora izjūta. Savas 50. jubilejas koncerta programmā orķestris piedāvāja klausītājiem vairākus pirmaskaņojumus tieši Pūtēju orķestra skanējumā. Tādējādi turpinot jauna ceļa meklējumus, nepārtraukti sevi izaicinot meistarībā un radošumā. Viņi nevar atkārtot tā vienkārši otrreiz, jo tur jābūt pietiekami tikpat daudz labiem apstākļiem, kā šobrīd gan apskaņošanām, gan sastāvam, gan arī pietiekami samēģinātiem pirms tam tā tālāk. Klausoties šodienas programmu, es varu teikt pirmām kārtām, ka Tallas Pūtēju orķestris ir ļoti dažāds. Gan spēlējot akadēmiskās mūzikas skaņdarbus, gan vieglās mūzikas skaņdarbus, gan tautai ļoti saprotamas skaņdarbus. Es domāju, ka ik viens, kurš šovakar ieradās uz koncertu, bija absolūti gandarīgs izjust šo māksliniecisko baudījumu. Var just to mīļumu, kas tajā orķestrī mājo. Un man patīk, ka, ja ir tā labsirdība, tad vienmēr man patīk ar tādiem cilvēkiem sadarboties. Vai tad nākotnē varētu tapt vēl ar viņam kopā dziesmas? Es esmu uzrakstījis pāris dziesmas, protams, jānoprezentē Raitim, un kā viņam patiks, bet arī Raits ir teicis, ka viņam kaut kas ir padomā. Tā, ka mēs ik pa laikam uzmuzicējam. Orķestra vide daudzu gadu garumā sevi apliecinājusi kā ļoti auglīgu un stabilu pamatu jaunu, talantīgu mūziķu karjeras izaugsmē, un arī koncertā uzstājās gan jaunie, gan arī visiem zināmie talanti. Uz skatuves kāpa vēl viens tās dienas jubilārs – Rihards Zaļupe. Brīnišķīga diena, kad pavadīt savu dzimšanas dienu kopā ar mūziķiem, kopā savā dzimtajā pilsētā, arī ar savu ģimeni, kas šodien bija arī koncertā, kur vēl labāk. Ne jau vienam pašam sēdēt un ēst kūku. Nekas nav labāks, kā dzimšanas dienu sagaidīt uz skatuves. Kā mūziķim. Ejam pēc Raimonda Paula formulas. Jā, neko jaunu nav jāsaka. Jā, nekas nav jaunu. Vislabākā dzimšanas dienas dāvana ir pastrādāt. Man bija tiešām liels prieks, ka mēs varējām ar Interu arī nodziedāt šo mīlestības jūru kopā ar Tallas Pūtēju orķestri un veltīt šo dziesmu visām Talsu skaistajām meitenēm. Jo es nezinu kā tev, bet man bieži vien ir bijis tā, ka kaut kur es aizbraucu, pasaku no Talsiem, un tad uzreiz saka, tur tās skaistās Tallas meitenes dzīvo. Es esmu paņēmis pat Tallas meiteni. Bet es jau arī. Par sievu. Es arī paņēmu Tallas meiteni par sievu. Tad mēs zinām, mums ir pieredze, mēs zinām, par ko es runāju. Jau kā kompliments orķestrim bija skatītāju pārpildītā zāle, un arī sveicienos jubilāru novērtēja kā dārgu Talsu novada pērli. Es Tallas Pūtēju orķestrim novēlu tikpat radošu arī turpmāko darbību. Lai visi Tallas Pūtēju orķestris, kuri ar to ir saistīti, peldās mīlestības jūrā. Un lai vienmēr tie deguntiņi, tie elpvadi ir uz augšu, un lai vienmēr ir, kur smelties enerģija, jo šis ir viens no tiem orķestriem, kurš ir tāds izteikti pozitīvs. Kādi tie vadītāji, tāds arī tas orķestris. Jā, tieši tāds. Saņemot sveicienus, Raitis Rērichs atzina, ka gandrīz sajūta it kā dzimšanas diena būtu pašam, bet būšana kopā ar Pūtēju orķestri ļauj būt mūžam jaunam. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.